Sveiki, sveiki, labvakar visiem! Prieks man sveicināt katru vienu, kas mums pieslēdzās. Un šovakar mums ir vienkārši fantastisks vakars, kurš būs tiešām zelta vērts katram vecākam, un es ticu arī bērni. Bērniem būs liels iegūms, ja patiešām vecāki šo raidījumu noklausīsies, jo šodien pie mums viesojās mīlestības ceļā ar savu prasmi, ar savu pieredzi, ar savu brīnišķo šarmu un visu savu ieguldījumu, kas dzīves laikā ir saņemts. Divas vienkārši fantastiskas sievietes, ko tiešām man ir prieks šodien likt jums priekšā, stādīt jums priekšā, kas ir audiologopēde, brīnišķīga sieviete ar bagātu pieredzi Inga Rutmane-Lazda un māmiņa, uzņēmēja Rasa Ābelniece. Ļoti liels prieks jūs šovakar būt ar jums šajā enerģētiskajā laukā un stādieties varbūt pāris vārdos priekšā, Rasa un Inga, kā jūs, kas jūs esat, varbūt pāris vārdos par sevi, kā jūs nokļuvāt līdz saviem tituliem un arī piesakat šodienas tēmu, jo es ticu, ka tā ir ļoti svarīga katram, kas ir vecāks. Paldies, Inga! Ir tiešām liels prieks šeit būt. Un mēs esam divas dāmas, kas ir izveidojuši savu ģimenes uzņēmumu ar nosaukumu astoņkājas.lv. Mūsu pamatīdēja bija radīt spēļu klāstu, īpaši atlasīt spēļu klāstu, lai ik viena māmiņa varētu atrast savam bērnam atbilstošākās spēles, bet kādā veidā viņas ir radītas un kādā veidā viņas ir atbilstošas, par to vairāk pastāstīs mana mamma, Inga, lūdzu. Labdien visiem! Paldies arī manai vārdu māsai Ingai par uzaicinājumu mums šeit piedalīties un arī ar to, ka es tā kā mēģināšu pastāstīt to savu redzējumu šodienas kontekstā saistībā ar savu darbu. Tātad, kā jau Inga minēja, esmu audiologopēde, man ir veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē un mana darba pieredze, jāsaka, ir krietni bagāta. Esmu gan strādājusi Rīgas Stradiņu universitātē, kur nodibināju 2 studiju programmas, un tās arī daudz gadus vadīju, tātad bakalaura un maģistra studiju programmas, kur tieši apmācīja jaunos audiologopēdus. Tāpatās esmu strādājusi gan medicīnas, gan rehabilitācijas iestādēs, tāpat pirmskolas izglītības iestādēs, un jau 25 gadus vairāk man ir arī sava privāta prakse. Un jāsaka tā, ka šī pieredze ar bērniem, jo tā man mērķa auditorija ir vairāk bērni, lai gan audiologopēds varētu strādāt sākot no dzimšanas līdz pat ar pacientiem līdz sirmām vecumam, ja mūsu izglītība to atļauj. Bet, tas mana tīkamākā darba zona ir tieši ar bērniem. Un šodien es varbūt gribu vairāk pastāstīt par tādu varbūt sev sāpīgāku tēmu, ar ko es saskaros savā darbā, un varbūt arī aicināt jūs ieklausīties, varbūt tas varētu būt arī aktuāli jums, kam ir bērni, kam ir mazbērni, vai kas vienkārši tur rūpi par Latvijas bērniem. Un tātad tēma ir par bērnu attīstību digitālajā laikmetā. Kā dzirdat jau pēc nosaukuma, tā sāpe ir šis digitālais laikmets, no kura, protams, neviens no mums neizvairīsies, bet vismaz mēģināt ar apzinātību pieņemt šo laikmetu un viņā arī ar apzinātību dzīvot, ir tīpaši attiecībā pret bērniem. Un te tad es tā kā vienkārši šiem vārdiem centīšos pastāstīt to savu redzējumu un savu pieredzi, kāda man ir izveidojusies šajā laikā.
Tātad par bērnu attīstību digitālajā laikmetā. Tātad cilvēki bērni, kas piedzimst tādi pilnīgi negatīvi salīdzinoši ar dzīvnieku mazuļiem, kur daba ir iekārtojusi jau tādā veidā, ka šie mazuļi pēc piedzimšanas jau varētu nostāties uz kājām un pat jau pārvietoties un atpazīt māti un tai visur sekot. Cilvēku bērniem ir nepieciešams vēl pietiekami ilgs laiks, lai attīstītos visas organismu sistēmas, skeleta kaulu sistēma, kuņģa zarnu trakts, perifērā un centrālā nervu sistēma un visas pārējās. Un tam visam ir vajadzīgi arī atbilstoši stimuli. Tātad kuņģa zarnu traktam pārējai no mātes piena uz cietu barību un kustību stimulācijai, lai bērns iemācītos nostāties jau uz savām kājalēm. Tāpatās arī nervu sistēmas veiksmīgai attīstībai ir nepieciešama atbilstošu, jāsaka, tādu sensoro kairinājumu vide, tāpat kā komunikācija, pieskārieni un mīlestība, protams, pats par sevi. Un šodien es vairāk pieskaršos par centrālās nervu sistēmas attīstību, tātad par bērna smadzeņu attīstību. To es vēlos, lai mēs jau agrīni aptveram, cik ir svarīgi piedāvāt bērnam augot tieši viņa vecumam atbilstošo nepieciešamo, lai attīstītu kognitīvos procesus. Un tas ir tik svarīgi tīpaši šajā digitālajā laikmetā. Tātad daba ir devusi to, ka bērnam piedzimstot smadzenēs ir ļoti liels neironu skaits. Un tos ir nepieciešams attīstīt. Ja neironiem ir nepietiekama ārējās vides stimuli, vai tie ir nabadzīgi, vai pat netiek trenēti, šie neironi aizies bojā. Un attīstība notiek caur tādu bagātīgu apkārtējo vidi, kur bērns var visu, ko redzēt, dzirdēt, sajust, izgaršot, sataustīt. Un caur bērnu iesaisti dažādās aktivitātēs, notikumos, socializācija ar citiem bērniem un pieaugušajiem. Te varbūt vietā tāds atgādinājums par eksperimentu, ko noteikti lielākā daļa no mums ir, ja ne lasījuši, tad dzirdējuši par zinātniskie eksperimenti, kur bija iesaistītas žurciņas, un viņām tika veidotas, tātad vienai žurku grupai bija bagātīgi ēdiens, daudz un dikti, kamēr apkārtējā vide ļoti, ļoti nabadzīga. Un otrai grupai žurkām tika piedāvāt ļoti bagāta apkārtējā vide, kur viņas varēja skriet, ņemties, darīties, bet ēdiens gan bija neregulārs. Un tad atklājās tas, ka šajā bagātīgajā vidē dzīvojošās žurciņas attīstījās daudz veiksmīgāk par otrās grupas žurciņām. Un tieši tāpat arī bērnam pie nabadzīgas sensoro kairinājuma vides smadzeņu formēšanās ir apgrūtināta. Tā tad ir vai nepietiekami, vai pat netiek trenēti neironi, vāji veidojas sinapses, neveidojas vajadzīgie neironu tīkli, un rezultātā cieši tātad šie kognitīvie procesi, kas ir uzmanība, atmiņa, domāšana, tāpat arī socializēšanās prasmes, valoda un gala rezultātā arī mācību sasniegumi. Normāli bērnam būtu iespējami daudz jāatrodās organiskā apkārtējā vidē, kas ir visa apkārtējā daba dažādos gada laikos, lai jau tos mācītos atpazīt smilšu kastes, rotaļlaukumu, citu bērnu sabiedrību, kultūras pasākumi. Šeit ir neierobežots tās iespējas, kur varētu kopā ar bērnu atrasties.
Un šī smadzeņu formēšanās notiek tādā veidā, ka bērna smadzenes uztver notikumu vai lietu jēgu, iepazīst kaut ko jaunu un to pievieno jau iepriekš tādām apgūtajām jēgām. Un svarīgi, ka šīs process notiek miegā. Tātad bērns no apkārtējās vidas saņem jaunus stimulus, jaunu pieredzi, jaunu informāciju, tad guļot miegā tā tiek apstrādāta un integrēta intelektuālajās struktūrās. Un tā katru dienu no jauna. Tāpēc arī jāpiebilst, ka ir diezgan svarīgs bērna miegs, tā skaitā arī pusdienas pārtraukuma gulēšana, kas bieži vien bērniem iztrūkst, bet tas būtu vajadzīgs tieši no šī aspekta domājot. Tāpatās arī situācija, kad bērns, kurš pavada savu laiku pie dažādiem ekrāniem, kaut vai vērojot multiplikācijas filmas, šis bērns ir ierobežots ļoti daudzos faktoros vienlaikus. It īpaši, ja tas vēl ir nerunājošs bērns. Tātad nenotiek lielās ķermeņa kustības, neattīstās lielā motorika, netiek trenētas taktīlās sajūtas un satvēriens, līdz ar to arī kavējās sīkās motorikas attīstība. Ir nepārtraukts mainīgs, mirgojošs vizuālais kairinājums un nepietiekams audiālais. Tātad bērns nepievērš uzmanību šajā laikā ne sadzīviskajiem trokšņiem, ne valodas skaņām, pat var neatsaukties uz savu vārdu. Pie viena bērns nevēro pieaugušā artikulācijas aparāta kustības, nemācās tās atdarināt, līdz ar to kavējās arī spoguļu neironu attīstība un neatdarinot arī līdz ar to kavēsies runas attīstība. Tāpat tās bērns neuzzina priekšmetu, lietu vai dabas parādību vai sadzīves procesu nosaukums un neattīstās pasīvais vārdu krājums, kas ir priekšnoteikums aktīvajam vārdu krājumam. Tad bērns ir iegrims tā kā savā pasaulē, no kuras iztraucēts, izrādīs visādā veidā savu neapmierinātību. Tur var būt vesela buķete, tur var būt kliekšana, agresija, nervozitāte, savdabīga uzvedības paterni ar zemē gāšanos un galvas sišanu. Tur ir tiešām plašs spektrs. Līdz pat miega traucējumiem naktī vai nakts urinācijai. Un vēl kas ir svarīgi, netiek trenēta bērna uzmanība, un uzmanība ir pamats nākošo kognitīvo prasmju attīstībai. Tātad bērna smadzenes nemitīgi apgūst pasauli visapkārt, un attīstoties tieši pieres un deniņu dāvām, attīstās tā saucamā uzmanības noturība, un jēgas sapratne tam, ko bērns redz, ko dzird. Taču kognitīvā attīstība notiek, ja bērnu agrīni jau māca būt uzmanīgam. Jo, kā jau pieminēju, no šīs uzmanības un uzmanības noturības veidojās atmiņa. Un atmiņa ir viens no svarīgākajiem lielumiem kognitīvajos procesos. Šobrīd šie manis pieminētie dabas vizuālie kairinātāji ir nomainījušies ar vizuālo kairinājumu ekrānu vidē. Šī vide ir pievilcīga. To mēs katrs arī pieaugušie varam atzīt, kad paņemot telefonu rokā sociālajos tīklos, mēs tur varam pazust uz ilgu laiku. Un arī bērnu uzmanība, tīpaši vēl smadzeņu darbība nav noformējusies, un bērns šajā vidē ieslīgst, un vecākiem rodas iespējas, ka bērns šeit skatās dziļi ieinteresēts un visu arī saprot, ko viņš redz, bet patiesībā tā gluži viss nav. Un arī uzmanība, jau atkārtošos, šeit netiek trenēta. Bērns skats tikai seko strauji mainīgajiem kadriem vai attēliem ekrānos.
Patiesībā šī vide ir ļoti agresīva vide. Pat var salīdzināt kā radiācija, kas izsit no smadzenēm to, kam būtu jāformējas. Un te ir tāds viens riktīgi svarīgs lielums, ka mums ir svarīgi zināt, ka bērna smadzenes attīstās līdz pat 25 gadu vecumam. Tātad, kamēr notiek mielinizācijas procesi, tikai tad mēs varam runāt, ka cilvēka smadzenes ir nobriedušas un attīstījušās. Tas ir noteikts process, kurā smadzenes tātad intensīvi apgūst visu apkārtējo pasauli, mācās orientēties, prognozēt perspektīvu. Un te par šo atbild tieši Pieres Daiva. Tā atbild tātad par socializāciju, par problēmu risināšanu, lēmumu pieņemšanu, atbilstošu komunikāciju un impulsu bremzēšanu. Un Pieres Daivas šūnas varētu arī beigt formēties nedaudz agrāk, 21 līdz 25 gadu vecumā. Meitenēm tas varētu būt pat tā kā ātrāk. Bet kopumā mēs tomēr paturam prātā šos 25 gadus. Tātad, citiem vārdiem sakot, šajā laikā, šajos 25 gados mēs mācamies orientēties situācijā un mācamies domāt. Tātad mēs radām tādu salīdzinoši, ja tā drīkst minēt, tad mēs radām programmu serveri, kas atbildēs par domāšanu pieaugušā vecumā. Un, diemžēl šobrīd jebkura informācija, darbs, mācības un pat izklaide lielākoties notiek digitālajā vidē. Protams, arī iepriekšējais pārdzīvotais periods, kur piespiedu kārtā bērniem bija jāmācās attālināti, un tātad viņus iespieda šajā digitālajā vidē, kas bija ļoti bēdīgs fakts. Un līdz ar to šī maņu attīstība arī ir bez atbilstošiem stimuliem, ko būtu ieguvuši, no apkārtējās vides. Tad šobrīd, ir šī darbība kaut vai ar sīko motoriku, tā ir aprobežojusies tikai ar dažu pirkstu kustību ekrānu vidē. Un ļaunākais jau ir tas, kad ja šo te nenobriedušo smadzeņu neironi aiziet bojā, tad starp smadzeņu puslodēm tātad grūtāk veidojās šī saikne. Tāpat tās neveidojas atbilstīgi tās neironu sinapses, un rezultātā arī samazinās psihiskās funkcijas. Es domāju, ka mums nevienam nav noslēpums, ka digitālajā vidē sociālajie mēdīji apzināti tiek veidoti tādā veidā, un tie pat sacenšas savā starpā netikko, lai viņi būtu iespējami viegli un ātri uztverami ar vizuālu saturu. Un tas balstās uz faktu, ka, ja smadzenēm ir jāizvēlās darbs, grūtāk paveicams darbs vai vieglāks, tās noteikti izvēlēsies vieglāko darbu, jo tas ir saistīts ar tādiem ekonomiskiem procesiem, ar enerģijas taupīšanas procesiem smadzenēs. Jo, ja mēs kaut vai iedomājamies ekrānā redzēt drukātu tekstu, pat ja zinām, ka tas ir ļoti interesants, zinātniskais darbs, ko būtu vērts izlasīt, bet blakus parādītos ekrānā košas krāšņas bildes no populāru cilvēku dzīves, tad 100% mūsu skats un domāšana noteikti nosvērsies par labu šim izklaidējušam kontentam ekrānā. Un līdz ar to varam teikt, ka šobrīd notiek transformācija no tādas tekstuālās un sistēmiskās domāšanas uz vizuāliem tēliem, kur nav ne analītiskas, protams, arī ne sistēmiskas domāšanas.
Un bērnam ar nenobriedušu smadzeņu darbību ir it īpaši grūti atrauties no šī te ekrānu kārdinājuma. Un tas tagad ir redzams izteikti pie skolām, tā kā es dzīvoju netālu no sākuma skolas un iznāk garām braukt, kad bērni pēc stundām pieturā gaida savu skolas autobusu un ir tā kā zvirbuļi satupuši, katrs kaut kur savā, nezinu, uz trotuāra vai uz pieturā, un nevis viņi tusē savā starpā, bet iegrimuši telefonos un sastingušā tādā salīkušā pozā. Skats ir diezgan baiss, jāsaka. Arī tas pats pa ielu ejot, bērns nevis vēro ceļu un apkārtni, bet principā tikai vēro gadžeta ekrānu. Un, jāsaka tā, ka rezultātā mēs sagaidām tieši to, ka tādi kļūstam, kādu saturu patērējam. Nespējīgi izteikties, nespējīgi koncentrēt domas un uzmanību, ar spējām garstāvokļu maiņām, raudulība vai tieksme uz agresiju vai pat uz depresiju. Un arī manā praksē, diemžēl, parādās aizvien vairāk mazi bērni, kuri ir tādi sevi ierāvušies, bez vēlmes komunicēt vai sadarboties. Vai tādi īdzīgi un piepūtušies, vai pat raudoši, mazrunīgi ar vāju acu kontaktu. Un tās patiesībā šīs pazīmes viss ir tipiskas psihiatriskai diagnozei bērnības autisms. Un bieži vien jau pat vecāki atved šo bērnu, jau pat tā kā jau nobažījušies, jo pat šobrīd jau autisms ir diezgan populāra diagnoze, vai par to vismaz ir vairāk sākuši runāt, un vecāki ir tiešām tā kā sabijušies, ka tagad te ir autisms. Un tikai ievācot anamnēzi, top skaidrs, ka šeit visticamāk ir tāds jauns nosaukums - digitālais autisms. Un terapija šeit būtu pavisam vienkārši, ja vien vecāks ir apzinājis problēmu, tad vienkārši bērnu atbrīvošana no visiem gadžetiem un atturēšana no visiem ekrāniem. Un tad mēnesis līdz 3 mēnešu laikā ir iespēja tā kā šīs autisms tā kā zūd vai krietni samazinās. Bet, kā redzams, medicīnā jau šis diagnozes nosaukums vai apzīmējums jau ir parādījies kā digitālais autisms. Un ir arī šis skaidrojums, ka atrašanās digitālajā pasaulē vairāk kā 4 stundas dienā bērniem no 0 līdz 3 gadu vecumam izsauc sindromu, kas ir līdzīgs psihiskajam autismam. Un tas ir tas, par ko es arī minēju. Tik tiešām tas ir ļoti līdzīgs, jo viss šīs pazīmes ir diezgan bēdīgi. Jā, izskatās kā psihiatriskā diagnoze. Un bērnu psihiatrs Marijus Zamfirs ir arī teicis, tādus, jāsaka, bargus vārdus, ka atšķirība starp klasisko un digitālo autismu ir tajā, ka pirmajā gadījumā mēs tātad runājam par bioloģiski noteikti neiroloģiskās attīstības izmaiņu, bet otrajā jau ir par neiroloģiskās attīstības iznīcināšanu. Un tas, manuprāt, manām ausīm skan diezgan baisi. Un, protams, arī skumjākie ir šie dati, kas mums par Latviju šādu datu īsti nav, bet, teiksim, no Amerikas dati nāk, un tie ir tādi, ka bērnu diagnosticēto bērnu skaits, kuriem ir tātad likta diagnoze autisms vai autiskā spektra traucējumi, pieaug ģeometriskā progresijā. Tātad, kā redzat, 1980. gadā tas ir bijis tikai viens bērns no 10 000 gadījumu bērniem, kamēr jau skatāmies 2018. gadā viens no 36 bērniem, bet
Šie dati, protams, pilnveidojās ar katru brīdi un jau klīst apkārt, dati baisi kad jau viens no 20 bērniem varētu būt jau ar autismu. Un, protams, šeit ir arī tas, kad šo skaitu arī jau tad papildina arī bērni ar digitālo autismu. Jā, tā kā tas nekas priecīgs nav. Kā tad bērnam augot šis digitālais autisms izpaužas? Tas ir, kā esmu arī aprakstījusi, tā ir nespēja uzturēt ilgstošu kontaktu ar citiem cilvēkiem. Tepat pusauģiem satiekoties, viņi ir satikušies, bet vienalga katrs sēž savā gadžetā, jo tas ir grūti uzturēt kontaktu ar otru cilvēku. Viņi neinteresējas par citu cilvēku iekšējo pasauli, viņi nogurst pie šī, ja, tas prasa smadzeņu darbu, un tā tad atkal šis enerģijas taupīšanas režīms ir grūti saprast, par ko cits cilvēks domā, un nolasīt varbūt arī ķermeņa valodu. Tās ir tiešām milzu grūtības. Citi cilvēki ir kļuvuši aizvietojami. Tātad nesaredz šo citu cilvēku vērtību. Tad ir savas nepilnvērtības sajūta un atsvešināšanās. Atsvešināšanās pat arī no savas ģimenes. Sociālā spriedze, nespēja koncentrēties uzdevumu veikšanai, un arī apkārtējā vide ir kļuvusi garlaicīga. Un te es varu arī pieminēt pusauģi, kas nāk man terapijā, un tad ir jau pavaicāja, kā tad skolā gāja. Garlaicīgi. Visas stundas garlaicīgi. Neviens mācību priekšmets nav tāds, kas dotu šo te aizrautību, jā, kaut kādu, vismaz ne, viss ir ļoti garlaicīgi. Līdz ar to arī mainās psihoemocionālais stāvoklis, pievienojās dažādas trauksmes, ir agresijas, ir depresijas un līdz pat suicidālām tieksmēm. Kas gan ir tie procesi smadzenēs, kas rada šo digitālo atkarību? Tas ir gaužām vienkārši, jo smadzeņu daļa ir tāda, kura saucās retikulārā formācija, un tajā bez visa cita, kas tur notiek, tiek veidota arī 3 hormoni. Tātad serotonīns, oksitocīns un dopamīns. Šeit mums ir jārunā par dopamīnu. Tātad dopamīns ir hormons, kas veido tādu kā sajūsmas un aizrautības sajūtas. Tāds, un to prasās atkārtot un atkārtot. Un tas dopamīns izstrādājas pie katras jaunas tādas saistošas informācijas, pie kairinājuma un rada vēlmi šo sajust atkal un atkal. Un tādējādi meklēts tiek atkal jauns ierosinātājs, lai tātad izstrādātu šo dopamīnu. Un te līdz ar to veidojās tāds kā aburtais loks, kur bērns kļūst par lētā dopamīna ķīlnieku, jāsaka. Un arī sociālie tīkli apzināti tiek savu informāciju liek, tā kā viļņveida, ja, ir kaut kas ļoti interesants, tad atkal tā kā nevisai, un tad atkal kaut kas interesants, un līdz ar to bērns, kas nespēja atrauties no ekrāna, tikai tin uz priekšu, tātad gūstot atkal šo dopamīnu un šo, tādu prieka sajūsmas sajūtu. Tieši tas pats arī ir jāsaka par datorspēlēm. Tās arī ir līdzīgi, jāsaka, kā narkomānam adata. Un nevelti pasaulē šobrīd arī datorspēļu ražotāji ir milzu peļņu guvēji. Un tā tad rezultātā pēc laika pavadīšanas digitālā vidē, te ir jāsaka, ka mēs mierīgi arī par sevi, par pieaugušiem varam teikt, kur vēl par bērniem, kā rodas tāds nogurums, it kā būtu smagi strādāts.
Bet tad, kad tik tiešām jādara tas reālais darbs vai mācības, kur ir jāpiespiežās, nav ne spēka, ne aizrautības. Viss šķiet garlaicīgs un neinteresants. Pieaugušiem ir vērojama prokrastinācija, kas ir darbu atlikšana uz vēlāku laiku, kamēr bērni šajā laikā regresē, principā regresē. Un tāpat mākslīgi veidojas uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms. Un tā tad nespēja koncentrēties darbībai. Tad, protams, kā blakne veidojās, kā šie jaunie cilvēki veidojās paļāvīgi, kas viegli piekrīt citu cilvēku viedoklim. Tā tad veidojas tā kā kritiskās domāšanas ierobežojums. Un jo ilgāks ir šis pavadītais laiks sociālajos tīklos, jo cilvēks sajūtās vientuļāks. Un bērniem šeit ir arī šīs stāvoklis, jāsaka tā, ka var salīdzināt, ka līdzīgs tā kā paģirām, kad pātrinās sirdsdarbība, ir nervozitāte, varbūt aizkaitināmība, agresija, raudulība un, protams, arī uzvedības izmaiņas. Un, protams, veidojas atkarības jau ļoti agrīnā vecumā. Un tā kā cilvēka dzīve principā nosaka paša veidoti sasniegumi, tad kļūstot no dopamīna atkarīgiem, nekad nebūs šādu sasniegumu. Un līdz ar to, kā domino kauliņi, kritīsies pašvērtējums un smagākās sekas būs depresija. Un no tā tikt laukā, protams, ir milzu problēma. Ļoti strauji pasliktinās arī sociālā komunikācija, jo arī sarunāties un uzturēt sarunu, tas ir smags darbs, kas prasa enerģiju. Un ir pētījumi gan Amerikā, gan Krievijā veikti, kur tie rezultāti ir apmēram līdzīgi, kur ir konstatēts, ka pusauģi, bērni līdz 10 gadu vecumam tiešsaistē pavada pat līdz 40% sava laika. Tas ir tātad dienas laiks. Tātad, ja pareiķinām, tas ir diezgan traģiski. Un pusauģi 14 līdz 18 gadu vecumā pat līdz 60 līdz 80% sava laika. Un tas nozīmē, ka šis manis iepriekš pieminētais domāšanas serveris, ko mēs trenējam šos 25 gadus, lai tu kā pieaugšais spētu domāt un risināt problēmas, šis serveris ir vai viņš ir patstāvīgi guļā vai vispār neformējas. Mums bija interese arī paskatīties, vai Latvijā ir kādi šādi pētījumi. Protams, mēs neko tādu neatradām. Latvijā pēta daudz smieklīgas lietas, bet tikai ne to, kur tiešām vajadzētu iesaistīties. Bet meklējot tālāk, mēs uzdūrāmies tādai tabulai, tagad mums laikam ir no Amerikas, bet 2020. gada, kur ir apkopoti ģimeņu aptaujas dati par dažādu ekrānu lietojumu attiecībā pret bērnu vecumu. Un jāstāsta, jūs te varat redzēt, ka izstāsta diezgan drastiski, tīpaši tāpēc, ka vecāki jau paši šos ekrānus ir vai gadžets iedevuši bērniem. Ir tīpaši, ja mēs redzam no 0 līdz 2 gadiem, tātad no kaut tā pati televīzija, 88 ģimenes, bet 74 bērni jau dzīvojās, tātad tikko piedzimuši viņi jau ir ielikti gadžetos, un pat vismaz dzirdēju, ka arī tomēr Latvijā jau dažādas organizācijas sāk šo pieminēt, ka tieši vecāki ir tie, kas bērnus pieradina pie gadžetiem pārāk agrīni. Laika taupīšanas nolūkā es nepieskaršos smadzeņu darbības tādiem bāzes režīmiem, kas ir 3, bet minēšu tikai to, ka zinātnieki to gan ir izpētījuši, ka, lai sagatavotos apzinātam domāšanas procesam, saprastu tātad konkrēto problēmu, ar kuru jāstrādā, sāk domāt par tās risināšanu un veicamajiem soļiem, ir nepieciešams laiks. Un tās ir
Ne vairāk, ne mazāk kā 23 minūtes. Un tāpat ir izpētīts, ka viedtālruņa lietotāji, nu tādi, kas it kā varbūt ne pārāk bieži, bet nu tomēr ieskatās, vienalga pat viņi ieskatās telefonā ik 15 minūtes, bet tāda aktīva lietotāja pat 8 minūtes, ik pēc 8 minūtēm. Tātad nav šo 23 minūšu pat pieaugušiem, kur nu vēl bērnam. Tātad te ir droši vien arī vērts pārdomāt mūsu pašu attiecības ar gadžetiem. Nu, un tad ko darīt bērniem pirms viņus digitalizēs? Protams, no tā mēs nevaram izbeigt, bet mēs vismaz varam mēģināt viņus tā kā maksimāli ilgi pasargāt, atturēt no šī un nekādā gadījumā, protams, pašiem nepiedāvāt gadžetus. Iepšu, nu, kā es arī esmu rakstījusi, ka ir nepieciešams normēts ekrāna laiks un līdz 3 gadu vecumam tam nevajadzētu būt vispār. Līdz 10 gadu vecumam tās varētu būt 15 līdz 30 minūtes dienā, un tad tikai pēc tiem 10 gadiem tad jau, nu, vairāk vai mazāk, bet te jau ir arī tas, kad gan izglītības iestādes tiek digitalizētas, un pat varbūt kādreiz, ja ir vecāks pietiekami apzināts, tad izglītības iestāde aizpilda šo, kas saka, digitālo laukumu, ja. Un tā tad arī mīlestības ceļa klausītāji noteikti ir dzirdējuši par šo tā saucamo zelta laiku, ko vajadzētu piedāvāt katram bērnam ar katru vecāku, kur bērns var izvēlēties un diktēt vecākam, kā tad šo zelta laiku pavadīt. Un to tad var aizpildīt vai nu ar savstarpēju komunikāciju vai rotaļām, spēlēm, nu tātad tieši pēc bērna izvēles. Tāpat tās būtu jāmāca bērnam koncentrēties uz vienu darbu, to pabeigt, sakārtot un tikai tad ķerties pie nākamā darba. Tāpat tās iespējami daudz būtu jāuzturās dabiskā vidē, nu tā tad aktivizēt visas maņas, klausīties, redzēt, taustīt, ostīt. Tad interešu pulciņi noteikti arī varētu būt tie, kas attur vismaz maksimāli vairāk to dienas laiku no gadžeta lietojumiem. Tāpat kā ārpus skolas vai ārpus bērndārza nodarbības. Protams, arī pašu vecāku pozitīvais paraugs. Ja vecāks pats sēdēs caur dienu gadžetā, tad mēs nevaram cerēt, ka bērns būs tik apzināts un nemēģinās arī darīt to pašu. Un, protams, pieaugušo apzinātība ir pats svarīgākais un arī atskārsme, kad vai tiešām mēs vēlamies savus bērnus padarīt par narkomāniem. Un te jāpiebilst, ka Amerikā ir skolas, kurās, lai tiktu mācīties, vecāki stāv rindās. Un šīs skolas apmeklē galvenokārt turīgu vecāku atvases, jo šīs skolas ir pasludinājušas, ka viņas ir brīvas un arī nepieļauj gadžetu lietošanu. Kamēr pie mums pat pirmskolas izglītības iestāžu digitalizācija ir gandrīz vai obligāta. Un digitālās tāfeles jau ir atrodamas teju vai katrā bērnu dārza grupā, pat arī pie 2-gadniekiem. Tā kā šī ir tā sāpe par to, ka tas laiks nāk virsū nenoliedzami un tas būs, bet kamēr vecāku varā ir ļaut bērniem attīstīties tā, kā katram tas ir nepieciešams, lai izaugtu pilnvērtīgs, domājošs, kritiski domājošs cilvēks. Es domāju, šis ir ļoti svarīgi. Un tāpēc, zinot šo, saprotot un apzinoties, un tieši tāpatās, kad tātad manai meitai ir vēl 2 meitiņas, man ir 2 mazmeitiņas, kuras aug, mēs kopā ar meitu Rasi izveidojām šo internetu veikalu www.8kājas.lv,
kur savas kompetences ietvaros esam atlasījušas tieši tādu spēļu klāstu, ko var izmantot vecāki, ko var izmantot profesionāļi, speciālisti, strādājot ar bērniem, kas attīstīs kādu no kognitīvajām prasmēm, uzmanību, atmiņu, domāšanu, maņas attīstīs. Un šīs spēles noteikti ir piedāvājums arī tā saucamajā zelta laikā, kā pavadīt ar bērnu kopā jautru laiku un interesanti, kur bērns arī paralēli vēl kaut ko mācās. Un viennozīmīgi, ka šīs spēles ir arī piedāvājums tiem bērniem, kuriem tik tiešām ir šis bērnības autisms, jo šīs spēles noteikti palīdzēs apgūt jaunas prasmes arī šiem bērniem. Un mēs esam sagrupējuši un parādīsim nedaudz šīs spēles, tāds spēļu top, kas gan mums patīk, un arī spēles, ko noteikti var izvēlēties kā dāvanu uz tuvojušamies svētkiem. Bet par to pastāstīs sīkāk Rasa, un par šiem materiāliem, ko es pieminēju, kas varētu būt arī tiešām bērniem ar autismu, tad tos var skatīties vairāk mūsu internetu veikalā. Es domāju, ka ir vieta, varbūt ir kāds jautājums Jā. par šo tēmu. Vai ir Jā, paldies, Inga, tev par stāstījumu. Ļoti, ļoti vērtīgi. Es domāju, ka arī tiešām vecāki var paskatīties uz sevīm, cik mēs paši aizraujamies ar visām digitālajām lietām. Ja? Un šeit patiešām ir tas, kad vecāks ir tas, no kuras sākās izmaiņas. Un arī komentāros šeit raksta, ka lielisks palīgs ir Family Link. Arī es to izmantoju saviem bērniem, kur mēs saprotam, ka vecāks ir tas, kurš diktē noteikumus, un ir pieejamas manas nodarbības, kuras stāstu dažādus instrumentus, kā mēs varam runāt ar bērnu, kā mēs varam pozicionēt, ka šie gadžeti un spēļu laiki ir bonusi, ka tas ir privilēģija, ka tas nav pamatnoteikums, kas ģimenē tiek nodrošināts. Un caur vecāku apzinātību tas viss sākās, un man ļoti patika Inga šis dziļais skaidrojums, jo citreiz vecāki pat neapzinās, ka tā ir problēma. Man liekas, mīļā miera labad, iedosim tam 2-gadniekam, lai viņš tur paskatās 3-gadniekam, 5-gadniekam, un tā tas aiziet. Un pēc tam vecāks domā, ka vairs nav variantu. Jau ir tas vecums, kad nevar atņemt gadžetu. Mans vecāka personiskais viedoklis ir tas, ka kamēr bērns dzīvo tavā mājā, nav par vēlu. Jo, ja tu esi mājas saimnieks un tev ir kaut vai 18-gadnieks, kurš dzīvo tavā mājā, kuru tu baro, kuru tu uzturi, kuru tu finansē, tur ir tava vecāka noteikumi, atbildība arī tur ierobežot šo laiku un nepieļaut šo spēļu atkarību. Un nemaz nerunājot par mazākiem bērniem. Un šeit ieslēdzās mūsu vecāku atbildība, kā mēs bērnus nodarbinam. Tāpēc, kad es pēc saviem, man ir 4 bērni, es redzu, ka gan lielie ir gatavi runāt par dažādām tēmām, vai iet pastaigāties, vai kaut kādas aktivitātes darīt, arī mazākie bērni. Bet vai mums vecākiem ir laiks? Mēs jau paši sēžam tajos gadžetos, ja mēs gribam tur paskatīties filmas, mēs gribam paspēlēt, pat pieaugušie spēlē spēlītas dažādus tur viskaut kādus un pērk sev braucamos aparātus. Bet tas viss sākās ar pieaugušo, ja mēs apzināmies, ka mēs tiešām kļūstam kā narkomāni, ka mēs kļūstam analfabēti, ka mēs degradējamies, ka mēs nespējam atcerēties elementāras lietas. Un viss tas, ko tu minēji par šo kontaktu, ja, kad bērni pat neprot pasveicināties vai uzturēt pāris sekundžu acu kontaktu, ja, kad viņš jau ir savā pasaulē. Ļoti, ļoti būtiski ir apzināties to problēmu. Un tad, kad mēs apzināmies, ka tā patiešām ir problēma, mēs rīkosimies. Mums būs laiks, zelta laika, mums būs laiks spēlē, mēs iegādāsimies, bet ir tas moments, vai mēs apzināmies patiešām, ka tas ir ļoti, ļoti nopietni. Un ja mēs mīlam savus bērnus, būs nepatīkamas sarunas. Tāpat tās kā vīram ar sievu, lai būtu brīnišķīgas attiecības, dažreiz ir nepatīkams sarunas, kur ir jāizrunā lietas. Tāpat tas arī ir bērniem. Ir jāizrunā lietas, ir jānovelk robežas, ir jāsaprot arī bērnam, kāpēc es mīlot tevi ierobežoju tev šo laiku, ja? Jo 10 gados, 12 viņš ļoti labi to var saprast.
Un gribu, lai Inga to šo beigās vēl pateiks savus pēdējos vārdus, bet šodien pāriesim uz Rasu, kura ir pati mamma, ja, un viņa zina, kā ir, lai aizpildītu šo laiku, un kādi tad ir instrumenti, ja. Tad, kad mēs apzināmies problēmu, tad mums rodās jautājums, bet ko tad darīt? Ko tad ar tiem bērniem darīt? Ja? Jo viņiem patiešām, tas garlaicīgi, tas neinteresanti. Rasta, padalies ar savu pieredzi, ko tu piedāvā, un jums ir brīnišķīgs spēļu klāsts, ko mēs varam piedāvāt vecākiem. Jā, paldies par vārdu. Vienmēr sakot, vispār īstenībā kāpēc tas vispār sākās? Es atceros sevi, kad es iegāju rotaļlietu veikalā un domāju, man kaut kas jānopērk, lai maziem ir ko darīt, kaut kas sen ko neesmu dāvinājusi. Un es iegāju rotaļlietu veikalā un es skatos tā, kas no šitā viss ir pērkams. Jo šo to jau es tā kā no mammas zinu, ka tam nav jēgas, bet ko tad vispār pirkt? Un es pasāku mammai zvanīt, vai to var. Vienmēr sakot, beigās es nonācu pie secinājuma, ka ne no kā nav jēgas, un cenas jau veiklos nav ne mazās. Un, vienmēr sakot, sapratām, ka kaut būtu tāda vieta, kur tu ieeji, paņem jebko, un tam ir vērtība, ka tu zini, ka tu iedosi bērnam mantu, un pēc tam būs tev tā apziņa, ka tu izdarīji to labāko priekš sava bērna, nevis tikai iedevi tur rotaļlietu, go play, ja? Lūk. Un man liekas, ka viena no atslēgām, lai vecāks saņemtos un iesaistītos rotaļās ar bērniem tajā zelta laikā, jo būsim reāli, tā ir tā kā divpusēja aktivitāte. Bērnam vienmēr patiks ar vecākiem, bāt, tur zveļa jāmazgā, tur vēl viss kaut kas jādara, laiks ir maz un tā tālāk. Tad man liekas, ka atslēga ir, lai arī vecākiem patīk spēles. Tāpēc iedāvāsim vienu no manām mīļākajām spēlēm, ko es ļoti labprāt arī savam mazajam lieku priekšā. Jā, es zinu, ka spēles ir bērniem, bet nē, spēle arī pieaugušie. Tātad šī spēle ir desas. Bet ne jau parastās desas. Tās mēs varam uzvarēt, man liekas, 8 sekundēs, un ja spēlējam ar bērniem, tad vēl par 4. Šīs ir strateģiskās desas. Kā redziet, ir 3 figūras. Un šīs figūras kombinējot, veidojās līdzīgi kā pokerā, punkti. Tātad īsi izstāstīšu, lai ir skaidrs, cik vērtīgi dāvana. Tātad ir variants, kā var savākt punktus. Vai nu liekot vienādas figūras rindiņā, ir 1 punkts. Vai liekot no lielāka uz mazāku rindiņā, ir vēl 1 punkts. Vai arī saliekot visas figūriņas, iekš 1 ir nākošais punkts. Tātad tā spēle tik ātri nebeidzās. Ja kāds ir dabūjis punktu, tu vēl zini, ka te vēl var ielikt, te var, tad ļoti īstenībā strateģiski, un kad mazais saprot, ka tur nav tikai viens figūra rindiņas, tad arī ar viņu sāk kļūt interesantāk spēlēt. Protams, sākumā tā, bet pēc tam jau vajadzētu baigt forši. Jā. Šī ir superīga spēle. Patiešām, kā Rasa, tu saki, ir ļoti svarīgi, lai vecāks šo laiku mentāli velta, ja, savam bērnam, jo tas ir ļoti būtiski mums pašiem apzināties, ja mēs gribam, lai bērns fokusējās, ka viņš kaut ko raksta vai mācās, mums arī jāprot fokusēties uz to bērnu tajā zelta laikā, lai mūsu prāts neskrien kaut kur citur un nevāri jau zupu vai neplāno rītdienu, ka mēs spēlējam ar visu atdošanos šo te spēli. Padalies, kas vēl jums ir klāstā vērtīgs? Te es vēl savu mīļāko spēli parādīšu. Kad jau lielamies, tā ir taustes attīstībai, tātad taktīlajām sajūtām. Kastīte izskatās šāda, tas ir taktīlais memorija, tātad atmiņu spēle. Bet interesantākais ir tas, te ir tātad šīs te kārtis, un viņas visas ir veidotas ar abrazīvu materiālu, kur vispirms bērnam ir jāiemācās sataustīt katru vienu, lai atpazītu, kas ir tā pazīme, pēc kā viņš tā kā atpazīst, ka tā ir šāds zīmējums, šāda forma. Un līdz spēles spēlēšanai tur vēl paiet labs laiks, kamēr bērns iemācās tātad sataustīt un atrast otru tādu pašu bez redzes kontrolas. Tātad sāk tikai ar kādām 3 un vispirms tātad patausta un
Pēc tam bez redzes kontrols ir jāatrod tāda pati. Nu, tas ir laiks diezgan ilgs, un jāsaka, ka pat arī pieaugušajiem šeit būs kārtīgs izaicinājums. Uz šāda veida spēles mums ir vairākas arī, ja šeit, ja ir abrazīvs veids, tad ir arī ar reliefu veidu un skaistas spēles, ko var arī piedāvāt pat pieaugušajiem, gan dāvanā, gan arī kā viesību spēli. Tad otra spēle, kas ir ļoti interesanta, tā ir smaržu spēle. Tātad mēs attīstam ožu. Nav daudz spēļu, kur var arī trenēt ožu. Un tā ir šāda spēle. Tātad šeit ir 12 dažādu augļu smaržas. Spēlē iekšā ir šādi trauciņi, kur ir noskrūvējami vāciņi, un tur ir piesātināts materiāls, kurš tātad rada smaržu, un šie trauciņi nevajag bīties, viņi strādās daudz gadus. Un tālāk jau atkal var spēlēt gan kā memorija ar kārtīm, vai kā memorija, trauciņš un kārts. Ja? Tā tad atkal izaicinājums ne tikai bērnam, bet jāsaka arī pieaugušajiem. Tāpat tās arī dzirdes pieredze. Tātad, lai trenētu, lai bērns vispār mācītos klausīties, ir nepieciešams trenēt tātad vismaz nevalodas skaņas. Un priekš tā ļoti labi strādā mums ir 3 veida bingo spēles, gan par dzīvniekiem, gan par mūzikas instrumentiem, gan par pilsētas skaņām, kur vispirms bērns tiek apmācīts saklausīt, kā tad skan katra konkrēta skaņa, jo katrai lielajai kārtī aizmugurē ir bilde, pēc kuras ir jāiemācās šī skaņa, un tikai pēc tam mēs varam spēlēt kā bingo, liekot žetonus, un uzvar tas, kurš tātad pirmais aizpildīs šo kārti. Un tur ir daudz downloadojamu skaņu celiņu, kur mainīsies šīs skaņas, tās nevarēs tā vienkārši iegaumēt kaut kādās. Pieminēja, ka mums ir 3 veidi. Jā, es tā kā minēju, ka 3 veidi ir arī. Cekot, šeit ir tādas skaņas, ko mums ikdienā patiesībā ir grūti iecīt, lai bērns dabūtu dzirdēt. Jā. Nu, tad vēl ātri pabeidzot, vēl šāda veida spēle, kur bērns trenē roku un acis uz zīmēšanu. Jā, tātad te ir tāfelīte, kur ir pielīpoša virsma un zīmulītiņu ieverot, tā var redzēt aukliņu, var veidot dažādas zīmējumus, gan pēc parauga, gan arī var, protams, bērni, kas mācās jau burtus, var veidot burtus, un tātad tas ir ļoti interesanti, kā tas arī veidojās un kā tas izskatās. Jā, tātad tur var veidot ļoti dažādas zīmējumus. Jā, jāatzīst, ka šis mums ir top produkts, jo visi, kas viņu ierauga dzīvē, ārkārtīgi patīk, un cevišķi tad, kad bērni vēl mācās burtus, manai meitai arī ļoti, ļoti patīk, ka tas ir kārtējais veids, kā nostiprināt katru burtiņu. Jā, un ļoti interesants veids mācīties, ja, ka tas nav tikai iemācīties burtus, ka tur ir gan radošums, gan atkārtošana. Super. Tieši tā. Nu, tad, protams, vēl ir magnēta spēles, kur atkal jāsakārto pēc parauga, jā, pētot magnēta īpašības. Tas patiks gan zēniem, gan meitēm, zēniem varbūt pat vairāk, ja. Bet, vārdu sakot, šāda veida spēles ir mūsu piedāvājumā, un tātad, kā Rasa jau pareizi teica, kad principā ne ar vienu spēli nekļūdīsieties. Jūs kaut ko iegūsiet priekš bērna attīstības. Un plus vēl mēs arī piedāvājam individuālas konsultācijas, palīdzam ieteikt, kas konkrētam bērnam būtu vajadzīgs, un apmācam arī vecāku kārtu to spēlēties, ja. Tātad vispirms vecāku skola. Tā kā, jā, tātad nobeidzot www.8kais.lv, laikojiet, laipni gaidīt, jā, un produkcija regulāri papildinās, tā kā jau uz to brīdi ir rakstīts, ka varbūt nav pieejama, tad pēc laika būs rakstiet e-pastu, un mēs jums darīsim zinām, līdz ko būs šī spēle atkal pieejama. Tā kā, jā, paldies par uzmanību. Paldies jums, Mīši, par brīnišķīgo izklāstu. Pirmais solis ir apzināties problēmu, otrais solis ir ņemt un risināt. Un paskatīties, viss ir jūsu rīcībā, ir risinājumi. Pirmais ir jāieslēdz mums kā vecākiem apzinātība. Mēs varam lietot, kā jau minēja, dažādi saiti, kur mēs varam ierobežot šo laiku, un tad mēs praktiski darbojamies. Mēs
iegādājamies spēli vai arī ņēmām savas bērnības spēles. Ja es redzu, kad ir riču raču cirks un klasītes mums bija daudz brīnišķīgas spēles, paslēpes un aklās vistiņas. Gumijas lekšana mums bija ļoti, ļoti daudz, un šie klāsti, ko piedāvā Inga un Rasa, ir vienkārši fantastiski. Jūs redzējāt, kad ir gan uz tausti, gan uz dzirdi, gan uz smaržu, uz visām maņām, ko tu vari stimulēt savam bērnam. Un man pašai ļoti arī patīk, kad mums puikām ir šie te eksperimenti, kur ir jāpagaršo, kas ir, tā kā skolas projekts. Mēs visi ģimene, es arī patestēšu, vai es varu sagaršot, vai es nevaru sagaršot. Un tas patiešām ir aizraujoši. Mums vienkārši pašiem vecākiem ir jāatslēdzās no digitālās pasaules un jādzīvo šeit un tagad. Un jūs redzēsiet, cik fantastiski, brīnišķīgs laiks tev būs ar saviem bērniem. Ja tu varēsi nomierināties, ja tu varēsi pati izbaudīt to spēli, vai šīs galda spēles, vai smaržu, vai dzirdes spēles, vai arī visas mūsu bērnību spēlēm mēs varam pieslēgties, un tas patiešām būs zelta laiks, ko tavi bērni atcerēsies, jo paskaties, ko mēs atceramies. Mēs atceramies, kad ar mums vecāki spēlējās, kad jūs atceraties, kā jūs Romītes redzēja komentāru, Romīte spēlēja spēles, ja, tas patiešām paliek kā zelta laiks mūsu sirdīs. Tāpēc esam drosmīgi atslēgt to laiku, no digitālos laikus samazināt un paplašināt šo te brīnišķīgo zelta laiku, ko tavs bērns nesīs visu dzīvi savā sirdī. Paldies jums, brīnišķīgās, par jūsu sniegumu, par jūsu piedāvājumu. Pie video būs links, kur jūs varēsiet atrast gan Ingu, gan Rasu caur viņu Facebook profiliem, un arī šis te 8K links būs ielikts, kur tu vari iet un iegādāties fantastiskās dāvanas priekš saviem bērniem uz Ziemassvētkiem. Varbūt vēl noslēdzošie vārdi, Inga un Rasta. Ejiet un spēlēties. Jā, tieši tā, jo tas ir brīnišķīgi redzēt, kā mūsu bērni izaug. Un to laiku mēs neatgūsim. Un ekrānā to nerāda. Jā. Tā kā esam apzināti un esam kopā šeit un tagad un ar saviem bērniem. Paldies! Paldies visiem par piedalīšanos. Ejam un pavadam ar saviem mīļajiem zelta laiku. Uz tikšanos! Atā!